Mani sauc Kaspars Avots, esmu Mākslas centra NOAS direktors, vadu Mākslas centra administratīvos un saimnieciskos jautājumus. Un ikdienā ļoti tieši saskaros ar naudas jautājumiem un atsaucos šim aicinājumam iesaistīties projektā, tāpēc, ka man likās tēma ļoti aktuāla. Jā, mani sauc Matīs Kodoliņš, es esmu nodokļu konsultants un arī uzņēmuma Biljo valdes loceklis. Un arī atsaucos šim te uzaicinājumam, jo arī tēma interesanta nodokļi. Tas, ko es daru, tāpēc atnācām parunāt par finansēm. Varbūt tas te no sākuma, kā no mākslas puses, un tad tu dokumentēji kā no profesionāla viedokļa. Tad par finansu pratību runājot, man šķiet, ka paši fundamenti ir izprast, no kurienes tev tā nauda rodās un kur tu viņu izlietosi. Un mums realizējot kultūras mākslas projektus, tas ir ļoti aktuāli to skatīt ir uz laika nogriežņu. Jo nepareizi apņemoties veikt kaut kādus pienākumus, darbības, aktivitātes, ja, un ja tas nav paredzēts, cik mēs daudz, kurā laika posmā tērēsim, beigās teiksim, šis te projekts un budžets iedzīvosies diezgan pamatīgās nebūšanās tādā veidā, ka nebūs paveicams plānotajā apjomā. Jā, no tādas finanšu puses, tā finanšu pratība pēc būtības ir, tā kā tu teici, jā, vai es spēšu norēķināties, tā skaitā arī ar budžetu un nodokļiem, jo tas ir tāds būtisks sloks, kas ir vajadzīgs sekt, lai tu veiktu kaut kādu pašnodarbinātās aktivitātes. Bieži cilvēki par to varbūt nedomā, tas jādara tur, nezinu, reizi gadā, iespējams, atkarīgs no saimnieciskās darbības formas, un attiecīgi beigās īsti nav līdzekļi, tad nezinu, kā to realizēt. Jā, un vēl līdzekļus, neuzņemties, manuprāt, svarīgi neuzņemties, neielikt kādos projektos, pirms tu esi skaidrs izpratis, no kurienes tu finansējies. Domāju, ka tas ir viennozīmīgi jāskat bišķiņ plašākā mērogā. Tas nav atnācis, mūziķi piemērs, tas nav atnācis nospēlēju koncertu, saņēma atlīdzību un aizgāja iztērēja Rimī vai kafejnīcā, kur man vēlos. Ja? Bet arī šim te mūziķim vienalga, cik profesionāli līmenī viņš to veic, vai brīvdienu, vai hobiju līmenī, bet visnotaļ arī viņam noteikti ir sava veida izdevumi, mēģinājuma telpa noma, ģitārai stīgas jāpērk. Un es domāju, ka tas būtu tīri pareizi šos te visus ienākumus, izdevumus no konkrētās muzicēšanas darbības plānot, strukturēt atsevišķā budžetā. Ideālā gadījumā, jā. Parasti man arī ir dažreiz problēmas ar to, ka plānot, budžetēt to, ko tu dari ikdienā, ja tas notiek daudz un bieži, tās darbības, tas ir sarežģinoši grūts un tāds challenging. Ir grūts, bet pretējā gadījumā, ko tu sievai vai draudzenei no veikala gājiena atņem, jā, vai, jo teiksim, šiem te radošām profesijām bieži vien ir arī pamatdarbi, jā, un vai tas ir tas pareizākais veids, kad šo te savu hobiju sponsorēja jau tad būtībā, jā, no savas mākslinieckās darbības. Atgriežoties pie sarunas sākumā minētā, jā, ko mēs varētu nodefinēt par naudas plūsmu, es domāju, ka būtu tieši tā ļoti skaidri uzvelkams laika nogrieznis, kur es atzīmēju, ka es darīšu, uzsākšu kaut kādu darbību, piemērs, iztirzāsim varbūt kādu piemēru. Veidošu izstādi, savu izstādi. Un tad, veidojot šādu te aktivitāti, protams, es plānoju, kad es sagatavošu mākslas darbus un vispārējās veicamās darbības, bet tas viss ir tieši saistīts ar izmaksām kaut kādu veidu. Un tad mums ir jāsaprot, cik mums ir šis pieejamais budžets, no kādiem resursiem, un kurā tieši
mēnesī, piemēram, man būs kādi ienākumi, kurus es varēšu novelt, kurus es veltu, vai kur tiek precīzi attiecināti šīs izstādes īstenošanai. Un tā arī ar to būtu jāsāk, jo procesi nereti ir vairāk mēnešu garumā. Tas nav pirmdiena. Iztērēju piekdienu, man ir atpakaļ nauda. Tā tas nav. Ir jāsaplāno no kādiem finanšu avotiem, vai tas būs paši iekrāto tērēsim, vai pareizākā variantā būtu tam rast publiskās naudas atbalstu, finanšu konkursos, kas ir pieejami dažādām kultūras mākslas aktivitātēm. Un tad pakārtojot, kad mums ir zināmi, no kurienes mēs finansēsim, tad no tā arī izējot no tā brīža vajadzētu sākt šo finanšu plānošanu, jo bieži vien būs ne tikai materiāli iegādes šīs izmaksas veidos, bet izmaksas pozīcijās būs arī daudz tādas pozīcijas, kas skar citu iesaistīto pušu darbu, par kuru jānorēķinās. Piemērs, varbūt tur ir kaut kāds galdnieks vajadzīgs, bet būtu aplami apsolīt, paprasīt galdniekam izveidot rāmis vai ko, un neredzot iespēju, ka tu ar viņu varēs norēķināties. Un šiem te jautājumiem es domāju, ka vajadzētu pieiet nopietni, jo tāda izlīdz man šoreiz, un tas tāds nevisai ilgtspējīgs būs process. Un tad, izējot no tā, tad sastādīt savu laika plānu un katrai darbībai paredzēt to veicamo mēnesi, dienu, periodu. Visdrīzāk tā bilance šajā gadījumā nav tāda, kur mēs iedomājamies uzņēmuma bilance, tur aktīvi, pasīvi, kas ir ļoti sarežģīts, bet es tā kā tu teici, vairāk ir saprast, kur man ir tik naudas, tad man jāizlieto tik, un vai tas beigās sanāk vai nesanāk. Droši vien jāparedz arī kaut kas neparedzētiem izdevumiem, jo vienmēr kaut kas gadās pa ceļam, ko tu neesi varējis ieplānot, ne visu var ieplānot, tāpēc arī to droši vien ir vērts ņemt vērā, plānojot naudas plūsmu. Viena piezīme varbūt, ko var pielikt vēl klāt pie naudas plūsmas un vajadzētu pielikt klāt, ir neaizmirst par to, ka būs arī jāsamaksā kaut kādi nodokļi, ja tie nav jāmaksā uzreiz. Tas laika grafiks varbūt tu izdarīji darbu, saņem naudu un par to aizmirst, bet kā mēs runājam, ka pēc gada var iestāties vēl papildus nodokļu saistības, par ko tu varbūt neesi ielicis un esi iztērējis jau visu. Es zinu, daudzi pašnodarbinātie tā arī dara. Neizskait uz valsti, lai netērētu to naudu, jo savādāk tā viņa kontā ir jau baigi vilinoši. Tur ir gribās vienmēr iztērēt, varbūt nākamais projekts, bet tad pienāk tas laiks, kad ir jāmaksā un tad vairs naudas nav. Tas būtu higienas jautājums. Tas jau visdrīzākais no katra cilvēka ir apņēmības, ir atkarīgs, kā viņš skatās uz savu šo darbību, vai tie ir tādi brīvdienu izklaides, vai viņš to, pat ja nedara, tagad, teiksim, tā tiek darīt, viņš persona dara citu algot darbu, un pievēršas šai mākslinieciskai darbībai, tad kāda viņa tie ilgtermiņa mērķi, ko viņš grib, kāpēc viņš to dara. Viņš grib izaugt par mākslinieku, kas būs spējīgs nodrošināt sev iztiku un ieņēmumus veicot šo mākslinisko darbību, tad bez regularitātes nekādīgi, jo izaugt līdz tādam ģēnijam ir baigais lēciens un tam ir vajadzīgs darbs, un kā tu to visu tīri saimnieciski uz kā pleciem tu izdzīvosi. Tā kā, jo tu regulārāk regulārāk ražo šo te mākslu, nevajag, kas nekautrējas no tā vārda, ka māksla, jebkas notikums, koncerts, izstāde, gleznā, jebkas, tas ir produkts. Atkal materializējams viņš ir, jo materiāli, reiz laiks, reiz tas viss ir attiecināms naudā. Teiksim tā, pa profesionālu mākslinieku tu vari palikt tikai tādā gadījumā, kad tu veic šo darbību regulāri. Ja skatās uz Abilio un šim te mūsu biedriem, kas ir Abilio, viens, ko var novērot, kad ir
cilvēki, kas varbūt nav regulāri izmantot šo te pakalpojumu, bet faktiski viņi to dara reizi tur ceturksnī. Nav pētījums tieši kuras industrijas un kā, bet jā, nav tā, ir daļa, kas to dara tā kā regulāri, ir daļa, kas tomēr to dara tur reiz ceturksnī, reiz gadā, reiz pusgadā. Visdrīzāk tie ir tādi gadījumi raksturi, vai nu viņi vēl nav kļuvuši profesionāli, viņi iet ceļā uz to, un tad viņi meklē veidus, kā to atvieglot to viņu administratīvo slogu. Un otra lieta, ko es varu, ir arī sezonāls raksturs, tur vasarā klusāks, var redzēt, ka šo te darbu apjoms samazinās, arī nav tieši konkrēti kurā nozarē, bet tas, un novembris klusāks, bet decembris atkal daudz, jo decembrī viss grib pabeigt darbus, un gads noslēgt gadu. Saņemt arī sev naudiņu un nosvinēt svētkus. Mēs varētu paņemt praktiski uztaisīt vienu vingrinājumu. Nosauc, nezinu, izstādi, koncerts, plenērs, jebko, kas tev nāk. Performanču festivāls? Performanču festivālā performance māksliniekam jāsagatavo. Ok. Māksliniekam sagatavot performanci. Mēs varētu paskatīties, kas ir tās no mākslas skatu punkta, kas ir tās galvenās izmaksu pozīcijas pa grupām un sagrupēt viņas. Un kopistiski un apskatīt vienkārši piemēru, kā veidojās budžets. Tā, pirmā sekcija mums ir administratīvās izmaksas, jo ar to no tām neizbēgt jebkurā gadījumā vienalga, vai šis te pasākums mums īstenosies vai neīstenosies. Administratīvās būs. Kas varētu iekļauties administratīvajās izmaksās? Kā piemērs, ir notikuma sagatavošana. Tad tur mums rodās sakaru pakalpojumu izmaksas, tur mums rodās kaut kādas ceļa izmaksas. Telpa noma. Telpas, no kurienes mēs dabujam, jo kurā vietā, tas es nezinu, dzīvokli mums varētu arī būt. Gatavojam dzīvokli, virtuvi, vai ne? Jā. Ja mums dzīvoklis maksā īri 200 eiro, tad tā virtuvi ir kāds 50 eiro vērts uz mēnesi. Tad to mēs varētu, tas mums varētu atspoguļoties kā, piemēram, pašfinansējums. Ceļš, taloni būs jāpērk, piemēram, kādi 20 eiro mēs nobraucam sabiedriskā transportā. Sakaru pakalpojumi arī maksājam pilnu mēnesi, bet, ja man mēnesi ir 40 eiro rēķins, tad, piemēram, uz 2 nedēļām sagatavojot šo te pasākumu, tad 20 eiro droši vien būtu attiecināmi. Pie administratīvajām izmaksām mēs mums noteikti nevajadzētu aizmirst, ka ir tāda pozīcija kā projektu vadītājs, kas droši vien pats vien esmu. Un projektu vadītājs, tad metodas var būt dažādas, vai tas ir attiecināts pēc kaut kāda mēneša alga vai pēc kaut kāda stundu likmes, bet, minēsim, piemēram, šis te laika ieguldījums ir novērtējums 200 eiro. Jāpieliek uzreiz nodoklis klāt šādai pozīcijai, kas ir darbinieku atalgojums? Es praksē, man patīk skaitīt visu bruto. Un ir ļoti sarežģīti, jo tie gadījumi var būt dažādi. Varbūt es no šīs projektu vadības tomēr atsakos, uzaicinu māsu. Vai pats? Vai pats, tad jā, bet varbūt es uzaicinu māsu. Māsai ir savādāks nodokļu režīms. Viņa ir pašnodarbinātā, reģistrējusies, es, piemēram, neesmu. Tas tā kā atšķirtos, un tas es gribētu slēgties uz to, ka projektos ir jāraksta tomēr bruto summas, jā. Varbūt var paskaidrot, kas ir bruto. Jā, labs ieteikums. Jā, restīvi bruto, šajā gadījumā vajadzētu saprast, kas ir bruto summa, jo
bruto, neto ir grāmatveža termins, ko mēs bieži lietojam, lai vienkārši saprastu, ka bruto iekļauj jau visus nodokļus, neto tā ir naudiņa, ko es saņemu savā kabatā un ko es varu tērēt. Nu, tā. Jā, bauds vietā. Nākošā izmaksu pozīcija, kas man šķiet, ir, kas mums varētu veidoties, būtu mākslinieckās izmaksas. Tas jau, kad mēs esam nonākuši pie paša satura realizēšanas, īstenošanas, sagatavošanas. Ja mēs runājam par performanču festivālu ietvaros, tad noteikti tam būtu jāiekļauj scenogrāfijai. Kādam ir jārūpējas par to, lai skaisti izskatās, un lai skatu pareizi iekārtot. Kas arī noteikti ir, šis darbs ir novērtējums ar kaut kādu summu, piemēram, 150 eiro. Un bez scenogrāfijas vajag kāda ir dekorācijas. Dekorātori, kas fiziski uzkars, ziedus, piemēram. Dekorātoram arī vajadzētu samaksāt. Pašam māksliniekam, pašu performance arī jānovērtē ir par kaut ko. Mākslinieks, Māksliniekam autora atlīdzība pa vienu sarīko pieņemsim 300 eiro, kas nav daudz. Pats vienkāršākais, cik ir gatavs par tevi maksāt. Es domāju, ka Busulim būtu mākslinieks, izmaksas. Piedāvājums, tirgus princips, es domāju, ka tas ir tas būtiskākais, jo, ja tu esi tur pieprasīts mākslinieks, tu vari prasīt 10 000. Ja tu esi tur iesācējs, tad droši vien tādu summu nekad nedabūs. Ienāk reāls tirgus likumi. Jā, faktiski, domāju, tur arī strādā tirgus likumi arī mākslas gadījumā. Tas tāpadās māksla jau ir kaut kas, ko tu pārdod un par ko cilvēki ir gatavi maksāt. Tad mums vēl radīsies nākošā lielā pozīcija būs tehniskās izmaksas. Un tehniskajās izmaksās mēs noteikti liktu, būtu jābūt kādam tehniskam darbiniekam, kas mums sagatavos šo te skatuvi, atvedīs ziedus, uznesīs, aiznesīs, tehniskais darbinieks. Liekam, piemēram, summu 100 pretīm. Tad mums noteikti radīsies kaut kādas transporta izmaksas. Transports, tas arī būs novērtējums, kaut vai mums ir kāds aizbrauc mašīna vai kas, bet degviela ir jāielēja, ja varētu būt 50 eiro. Ja tur ir vajadzīga, piemēram, transporta noma, kaut kas lielāks mums ir jāved, tad ierēķinam arī to atsevišķā ailītē šo te nomas ciparu, piemēram, 100 eiro. Vēl pie tehniskām izmaksām noteikti mums kādu tehniku vajadzētu nomāt. Skandas, viss. Tātad skandas, gaismas. Ieteiktu skandu noma, ieteiktu rakstīt tāmē aprīkojumu noma un iekavās paredzēt skaņa, gaisma un viss pārējais. Jo no prakses var ieteikt, kad mēs paskaidrojam sīki iekavās, bet aptveram pozīcijas mums parādās iespējas manevrēt. Citreiz mums tās stundas maksā varbūt mazāk vai beigās vajadzīgs ir mazāk, tās skaņa vai gaisma vajadzīga vairāk. Ja? Un tad mēs apmēram, bīdoties pa labi, pa kreisi viens ēlīts ietveros, neizjaucam visu mūsu pasākumā tāmi. Tur jāsaprot, kurā brīdī tu nogriez to, jo to aiziet ļoti detaļās un sāks tur uzskaitīt kaut ko, kad beigās tu noslīgs tajā, liekas neizpildāms darbs, varbūt tiešām palikt pie tādām lielām lietām, lai tu saproti, tās ir tās galvenās, un tad var paredzēt kaut kādas papildus izmaksas vai tā kā šeit ar apratūras nomu, un tad aptuveni saprast, cik tas varētu maksāt, bet jā, tad tā budžeta pozīcija varbūt var nosteigāt, bet tu jau esi paredzējis, ka tur viņā ir iekšā šīs lietas. It sevišķi tas atsauksies, ja tas būs publiskais finansējums kāds, piešķirtais. Ja pēc tam izslēgt kādu pozīciju vai pieļaut tur izmaiņas pa 10, plus mīnus pa 10%, tas liels galvas sāpes.
Tas ir līguma grozījumi. Grozījumi. Un tikmēr ir performance festivāls ir beidzies, un mēs budžets naudu vēl nevar saņemt. Visu es izdarīju, bet naudu vēl nevar saņemt. Tas arī dažreiz jāņem. Tad paliekam pie tās aprīkojuma nomas, ierakstam pagaidām, ka tas varētu mums izmaksāt kādu 200 eiro. Dekorācija noma. Dekorācija noma, jā, tas arī būs. Noma. Piemēram, tie paši, arī 200 eiro, lai skaisti. Tie būs noteikti jāliek tad šeit apakšā, kā citi, jā, bet ņemot vērā ar viņiem es būtu ļoti prātīgs, jo, ja publiski finansēju, respektīvi, ja tas nav pašfinansējums, ja, tad, ja tas ir kāds finansētāja avots, neviens negrib iekļaut šādus neparedzētos izdevumus, pat ne kaut kādos procentu veidos. Tā kā tie neparedzētie izdevumi principā būs mīnus no atlīdzības šim te tāmas. Drīzāk viņus vajag paredzēt, bet iekļaut kaut kādā tur administratīvo izdevumu pozīcijā. Jā, jo viņš nāks no tā projekta, kas būs parakstīts šim tāmas, vai tad tas būs no projekta vadītāja atlīdzības, jā, vai ja sastād šo te projektu un budžetu pats mākslinieks, tad no mākslinieka atlīdzības nost. Varbūt var, katrai pozīcijai tur, nezinu, cik ir neparedzēts izmaksas, neesmu taisījis mākslas projekts performances, tāpēc nezinu, bet parasti, tā kā pieņem, tur, nezinu, 5-10% robežās vienkārši var pielikt katrai pozīcijai klāt, kas arī ir variants, lai nav jāliek vienā pozīcijā, un tad grūti viņu pamatot, bet pielikt bišķi vairāk klāt katrā pozīcijā, ja ierēķināt šos neparedzētos izdevumus, nelikt varbūt tiešām šīm te projekta izmaksās kā atsevišķu pozīciju, ja tas ir publisks finansējums, un kā teica kolēģis, tad viņi neapstiprinās, bet tad jā. Un šis ir pamatīgs darbs, kad esam nonākuši uz kaut kādas ieceres realizēšanai, ar šo domu ir jāpārkuļ vienu nakti, un lai tev acu priekšā ir pilns no A līdz Z, pilns notikumu izklāsts, un šo te visas aktivitātes darbības ir jāliek tām iekšā. Jā, šie te publiskie fondi vai līdzekļi, viņiem katru dienu nāk šādi te pieprasījumi, viņi jau diezgan labi zina šīs izmaksas. Un tāpēc varbūt citreiz pārāk skrupulozi viņi pieiet un pārāk nogriež, tas arī maina to, bet neviens tā kā drīzāk negrib apmānīt kādu, bet... Jo mēs būsim precīzāki savos šajos te budžeta aplēsēs, jo mums būs vieglāk īstenot šo te projektu. Un tāpēc, kā iepriekš teicu, nenovērtējam savu darbu pa zemu, neaizmirstam pielikt naudas izteiksmi klāt kādai no aktivitātēm, ko teiksim, fiziski pats veicam, vai tas būtu, tāpēc bija dekorators. Tas ir darbs, tas ir kādam jādara. Tas nekas, ka es mākslinieks pats varbūt arī kāršu tās dekorācijas, bet ja mēs pieliekam šo te tāmē skaidri kā izmaksu, tad tas arī ir saprotams arī šim te finansētājiem. Jā, un tad, kad mums ir šīs te kopējās izmaksas saprasts, tad mēs varam izsvērt, ko mēs atstājam kā pašfinansējumu daļu. Piemēram, pašiem ir kaut kādas materiālās rezerves, man ir nevajadzīgs saplākšanas loksnes, tad nav jāpērk, es izlietošu labāk šās, 50 eiro vērtībā, tad to es atstāju kā pašfinansējumu un pat tam naudu neprasu, teiksim, kādam finansējuma avotam, es jau tāpat tās čeku visai pretī nevarēšu iedot par šo iegādi. Un tad būtu jāsakārto, vienkārši būtu šī te tāme, pasākuma tāme, pa ALM, kas mums būs finansējums sniedzējs 1, kas mums būs finansējums sniedzējs 2, un vienalga, vai tur ir kāds publiskās finansējuma fonds vai māsa un onkuls, kā finansējums sniedzējs 1 un 2, bet tikai šādā veidā mums būs tīra izpratne, kā mēs finansiāli varam šo te performanci realizēt. Pretējā gadījumā es, piemēram, neaizbraukšu, neuzstāšos, jo man vienkārši nebūs naudas, par ko aizbraukt tajā brīdī.
Jā, tas, tad, ja tu reģistrējies kā pašnodarbinātā, ir vairāki veidi, kāds tu esi nodokļu maksātājs. Pirmkārt, tu vari būt mikrouzņēmuma nodokļu maksātājs, kas ir reģistrējies, un tev no apgrozījuma ir jāmaksā konkrēts nodokļu apjoms, kas ir 25%. Līdz vienai summai, kas ir, nemaldos, 20,000, un pēc tam līdz 40,000 jāmaksā 40%. Savukārt, ja tu esi pašnodarbinātā, tad tev ir jāveic ieņēmuma izdevumu uzskaita vienkāršā sistēmā, kur tu savelc visus savus ieņēmumus, pretī tu liec ar saimniecisko darbību saistītos izdevumus. Tad žurnāls jāved, ir kaut kādi rīki, kas var palīdzēt to darīt, bet jā. Un tad, ja tev ir sasniegts konkrēts tur apgrozījums, ja nemaldos 200,000, šauju, jo likumi mainās tik bieži, ka visiem nevar izsekot, bet kādreiz bija 200,000 eiro, tad tev ir jāpāriet uz dubulto ierakstu sistēmu arī kā pašnodarbinātāji, kur tev jāveic jau grāmatvedība, tev jāveic bilance, debets, kredīts un šī sarežģītā nosacīta grāmatvedība, kur pats var veikt, bet labāk, protams, paņemt grāmatvedi, kas ir vēl papildus administratīvās izmaksas mūsu budžeta tāmē jāparedz. Bet, ja tu savu laiku novērtē ar kaut kādu X summu, tad es domāju, ka ir vieglāk sagramot šo, ka man kādam citam jāsamaksā, piemēram, par profesionālu pakalpojumu, jo tas beigās būs visdrīzākais, ka lētākais un labākais risinājums, un tu varēsi nopelnīt vairāk, veicot to, ko to māki darīt. Nu jā, jo ir mākslinieki un ir grāmatveži. Ļoti labi tas kā tēma. Es saprotu, kā pašnodarbinātie veids, kā es teicu, nodokļu konsultants. Man arī bieži ir nākuši pašnodarbinātie uz konsultācijas, sniedz konsultācijas stundas garumā, un beigās es redzu, ka viņi aiziet ar varbūt vairāk jautājumiem nekā atbildēm, jo tas nav viegli. Liekas, ka viegli, bet patiesībā nav, jo tad, kad sāc iedziļināties, es prasa laiku un saprašanu par šīm lietām. Bet, ja tā atskatoties uz to tām, ko tu gatavoji, tad katrai izdevuma pozīcijai ir skaidrs, ka vids varētu paprasīt arī čekus. To, ko tu minēji, pieņemsim par virtuvi vai ko tu izmanto, to var atskaitīt saimnieciskās darbības izdevumos arī pašnodarbinātās personas konkrētos gadījumos. Tur ir nosacīts apmērs, cik tu daudz drīkst atskaitīt, likums to nosaka un paredz, ka tas arī ir iespējams. Bet tas arī būtu ļoti veselīgi turēt divus kontus šādām tas arī vieglāk, un tev būtu pārskatāmāks, kāda ir tā bilants gada beigās. Tieši tā, jā. Vai to kontu ir reģistrēts šos saimnieciskās darbības veicēji, tev jānorāda jau EDS-ā konkrēto kontus, kur tu skaitīsies, vai tas nav vienmēr tik obligāti? Ja saimnieciskajā darbībā reģistrējot kontu, man šķiet, ka nevajag norādīt, tas ir vairāk priekš sevis, to es pateicu, šis konts ir tam, šis ir tam. Līdz šim nekur tas nebija īpaši jāreģistrē un jāsaka, tas ir tas galvenais viņus pašam pie sevis nesajaukt un saprast, ka tas ir tur saimnieciskās darbības, tas tur bieži bankās var nosaukumu nomainīt un uzrakstīt personīgi, tur pamatkonts vai tur saimnieciskās darbības konts. Savu to dekorāciju naudu, vai ne? Jā, un ja tu to naudu ņem ārā, tad labāk pārskatīt uz savu personīgo kontu, un tad arī to var pamatot, jo tev ir iespēja kā pašnodarbinātam kādu naudu izņemt ārā, un tad tu zini, cik tu esi izņēmis, nevis ņemt no tā konta maksāt, bet tad labāk pārskatīt uz to otru kontu. Jā, tas princips, kāpēc tu uzskaiti tos saimnieciskās darbības izdevumus un ieņēmumus, ir tāpēc, ka tev pēc tam gada beigās jāsniedz deklarācija, un deklarācijā tev jāparāda, kāda tev ir ieņēmuma, kāda ir izdevuma, un izdevuma samazina tavu apliekamo ienākumu un attiecīgi arī nodokļu slogu, jo tev ir lielāki izdevumi, kurus tu esi attiecinājis, jo arī mazāks nodoklis. Atkarīgs no pašnodarbinātā veida, tur izdevumos bez tā, kas bija piemērā, var iekļaut, darba apģērbu. Atkarīgs, ko tu dari, bet darba apģērbs arī grāmatvedim, darba apģērbs ir uzvalks citreiz. Tā kā to arī teorētiski to var iekļaut izdevumos. Citreiz cilvēki pieietam pārāk radoši un sāk iekļaut arī visu pārējo, bet apakšmiks tos varbūt nevarētu iekļaut kā darba apģērbu, piemēram. Mēs varam tā kā piemēru uztaisīt, ja tur pašnodarbinātā
gūst 1000 eiro ienākumu, viņa ir tur, pieņemsim, attaisnota izdevuma 700 eiro, tad tas apliekamais ienākums 300 un no tā atkarīgs, kādā režīmā tu esi reģistrējies. Ja tu esi mikro uzņēmums, tad tev būs jāmaksā no 1025%, bet ja tu esi pašnodarbinātais, tad tev būs no šiem 300. Vai nu 20, 23, bet ja tas ienākums gadā kopā ar algu un visiem citiem ienākumiem pārsniedz 70,000 apmēram, tur arī katru gadu mainās, tie būs 30% nodoklis. Plus vēl sociālās iemaksas, kas ir atsevišķi pozīcija, kas arī ir faktiski izmaksas, bet kur reiķinās arī atkarībā no tā, cik daudz ir tavi tie mēnešu vai ceturkšņu ienākumi. Tur papildus vēl ir sociālās izmaksas, ar ko jārēķinās. Pašnodarbinātā persona gadījumā, mikrouzņēmuma gadījumā, tajos 25% jau ir iekļauts šīs sociālās iemaksas. Tad saīsinot, respektīvi, uz 1000 eiro gadījumu, ja mēs šādas priekš sevīm pareizi uzskaitām finanses un arī šo te pašfinansējumu daļu, ja, tad gadījumā pie 1000 eiro ja mēs neko daudz neskaitām kopā, ja, tad maksājam no visiem 1000 eiro 25%, 250 eiro mums pienākās valstī. Ja. Bet ja mēs veicam šo te uzskaitu ar visiem pamatojošiem dokumentiem, tad mēs maksāsim 25% no 300 eiro. Kas būs 20 vai 23%. Bet trupa rēķināt 75 eiro. Kopā mēs esam ietaupījuši 175 eiro. Mēs varētu iziet tādu mazo scenāriju, kas mums notika, kad visu īstenojam, tad veicam šo te performances priekšnesumu, kā mākslinieks, es gribu saņemt savus tāmas 300 eiro. Variants es gatavoju, tad savu to rēķinu, slēdzu līgumu, es sastādu līgumu par autoru atlīdzību, vai tur festivāla organizētājs sastāda man šo te līgumu par autoru atlīdzību, tad es viņu domāju, kā es viņu piereģistrēšu, vai kurš man viņu piereģistrēs, nodeklarēs EDS-ā. Es gribēju pārtraukt, ka ar to vajadzētu domāt pirms performances, jo ja tu esi atskaitījis kaut kādus izdevumus, tu viņus varēsi iekļaut grāmatvedībā vai izdevumos tikai tad, ja tu jau esi reģistrējies. Izdevumi pirms reģistrācijas īsti nederēs, tāpēc par to būtu jādomā jau pirms tam. Un arī par veidu, uz kā pamatu tu saņemsi. Tā kā tu teici, ir vairāki veidi. Viens ir šis autora atlīdzības gadījums, kad tev ir tiešām līgums, autora atlīdzība. Kādreiz viss bija viegli, tagad vēl joprojām viņi pagarina šo te pārejas posmu, kas ilgst vēl no 3. gadu būs, kad kādreiz bija viss vienkārši uzņēmumi tavā vietā, autora atlīdzības gadījumā maksāja nodokli, un tu esi persona, tu saņem, un tu esi priecīgs, ka tu saņem, un tev ne par ko vairāk nav jādomā. Un tas bija tiešām ļoti labi, bet, diemžēl, ne viss ir tik labi, kā gribās, un tad valsts kaut ko grib mainīt. Un viņi pamainīja, ka tas pienākums katrai personai ir reģistrēties kā pašnodarbinātai personai, attiecīgi veikt šo te ieņēmumu pirmkārt reģistrēšanos, otrkārt uzskaiti un atskaitīšanos vidam, kas sarežģīja cilvēkam dzīvi, jo tev vajadzīgs grāmatvedis. Bet ir tas pārējais režīms, kā es minēju. Viņi ir pagarinājuši arī, cik es zinu, nākamajam gadam, kad tev 25% līdzīgi kā mikrouzņēmuma gadījumā samaksā šis izmaksātājs, bet tad tu nekādas izdevumus nevar atskaitīt. Ja tu esi reģistrējies, tad tev valsts atļauj noteikt, pieņemsim, tas fotogrāfs, fotografē performance, tad tev ir noteikts izdevuma apmērs, ko tu vari atskaitīt. Galvenie, valsts ir izdomājis, ka tie ir 25%, ja nemaldos, ko tu vari atskaitīt kā izdevums, nemaz viņus neuzskaidot. Tas ir tāds atļautais izdevuma apmērs vai pieļaujamais, ko valsts ir pieņēmusi konkrētajā. Bet es, piemēram, kā organizācijas vadītājs, man diezgan liels administratīvais sloks rodās šāds te, ja mēs regulāri uzņemam māksliniekus, šāds te nosacīti nelielām summām ražot līgums māksliniekam, pa viņiem atskaitīties, pa viņiem maksāt. Es gribētu optimizēt darbības savā pusē, man būtu ērti tāpēc faktiski tā radās arī Abilio, kad atnāca mans draugs pie manis, viņš teica, viņam ir tur papildu darbiņš, viņš grib saņemt naudiņu, bet
viņš ir tā kā vienreiz jau tajā lauciņā pašnodarbinātais iekāpis, saprata, ka tas sarežģīti beigās nebija finanšu pratība, nebija atstājis varbūt sev tur pietiekošu naudu, nodokļu samaksāt, tur atkal bija jāmaksā nodokļi, jārisina šī situācija. Viņš to ļoti nevēlējās, bet mēs nonācām pie tā, ka Bīlijā ir tas, kas faktiski to risina. Mēs risinām reģistrāciju, jo diezgan ātri tur piereģistrēties, un mēs uzņemamies šo nodokļu samaksu biedru vietā un arī nodrošinām ar iespēju pārvaldīt šīs administratīvo slogu, kas ir līguma puse, rēķina izrakstīšana, jo tie atbilst visiem likuma prasībām, AML pārbaudas, ko pašnodarbinātie pat neiedomājās, bet arī tas ir jāpārbauda, kas ir tavs klients, vai tas nav sankciju sarakstos, kas tā kā par to bieži vispār neviens nedomā. Kad tu esi maziņš no liela uzņēmuma, protams, to zini, bet mazie nezinu, kas bet kā tas notiek? Es esmu mākslinieku pusē, tad es vēršos, jūs man tā kā grāmatvedis, un es zvanu, sūtu e-pastus jums, man lūdzu tāds gadījums izstādiet pa manu performanci rēķinus, noslēdziet līgumus. Ir divi veidi. Ir viens veids, kad tie paši biedri reģistrējās. Tā ir reģistrācija mājaslapā ar personas identifikāciju un konta piesaisti un biedra naudas samaksu. Vai otrs variants, kad ir pie mums arī organizācijas, kuriem ir daudz freelanceri, ko viņi pārvalda, un tad viņi izveido profilus un jau uzaicina šos biedrus reģistrēties un pārvalda viņu faktiski vietā arī šo rēķinu sagatavošanu, lai bieži freelanceri tur ar rēķinu sagatavošanu, viņi nav grāmatveži, tur ieraksta kaut ko nepareizi, tad ir jāveic turp-šurp sarakste un sazvanīšanās, kas arī aizņem laiku. Tur grāmatvežiem uzņēmuma pusē viņi tur biedru vai freelanceri, pareizāk sakot, ir daudz, tad tas aizņem diezgan daudz laika. Kā pasūtītājs, tas ir galvassāpes, man ir 3 reizes jāzvan, jo man jau nākošais stāv rindā. Tāpēc tā mēs to risinām, kad arī tie uzņēmumi, kam ir daudz, tie var izveidot savu profilu, un tad viņiem ir vieglāk šo freelancerus pārvaldīt. Tad, principā, šādu sistēmu var būt no 2 pusēm var strādāt. Gan izpildītājs, gan arī organizācijas, kas algo šādu veidu izpildītājus. Tad takeawayi mūsu pusē varētu būt, manā skatījumā, tas būtu noteikti plānošana un konsekvence, izmantot viens un tos pašus rīkus, metodus. Tas palīdzēs. Ir daudz dažādu digitālu risinājumu. Nav tas šam ritenis jāizdomā. Noteikti, jā. No manas puses droši vien, par ko vajag mans takeaways un ko vajadzētu ņemt vērā, ir šī atbildība pret valsti, pret to, kā tu to dari. Ir skaidrs, ka tev kaut kādā brīdī jāatskaitās, tu vari mēģināt no tā aiziet, bet, diemžēl, valsts arī nesēž uz vietas un mēģina atrast veidus, kā tiešām iekasēt šos nodokļus no visiem, tāpēc saprast to, ka nodokļi būs jāmaksā un vienkārši atrast to veidu, kas tev ir pareizais, izdevīgākais un varbūt nebaidīties pirms tam pajautāt un saprast. Palīdzību kaut kur ārpusē, tas palīdz. Un trešais varētu budžeta plānošanā būt detalizētiem un caurskatāmiem gan pret sevīm, gan pret vēršoties pie citu finansējumu sniedzēju. Tas nozīmē to, ka izguļam ar ideju vairākas naktis, izdomājam detalizēti, skaidrs šo formulējam sev uz papīra. Kādas mums būs kāda mums būs ienākuma pozīcijas, kādas mums būs izdevuma pozīcijas, kādā laika nogrīznī mēs šo varēsim īstenot. Un nepļauties to, ka izšļūksim, bet liekam uz papīra, vai uz Excel, vai kādā citā rīkā, jā. Super, paldies, ka man bija. Paldies.